Latvijas Republika komentātors. Šodien ir laikam 29.06.2025. Kad redzēs, kā viņš to mūziku liks pa visu vai nē, jo kādu laiku jāparunā ir klusi tēp pie telefona. Šodien, protams, kad bija visāds tēmas. Pēc tam, pēc pati pirmā, kā es pamodos, jo rīt jau sākās uzreiz pēc 12. Nevar vienā telefonā gribēt visu. Pierakstīt, kad ir es jau to aizmirsu, kad to es pat nezinu, tev kaut lasīt to. Un brālis teica, ka esmu grokdara. Nu jātic brālim vecākajiem, jātic. Un nevar vienā telefonā gribēt visu, vai nevar gribēt visu vienā telefonā. Nu, man tā ir, citiem tā nav. Uzvilku amerikāņu kreklu laikam, tas ir amerikāņu. Aizgāju speciāli apskatījos, 2012. gadā biju, tur man bija kāds 140 kg svars. Toreiz varbūt jau nebija vairs, vai bija tik, tāds parasnis bija. Un tur ir, kas man patika tur, man ļoti patīk amerikāņu mantas. Ļoti patīk amerikāņu mantas. Tur ir ar likumu pieņems tā, ka nemaz neievērt tādas sliktākas mantas, jo princips jau ir viens. Tur aiznes uz veikalu atpakaļ mantu, tev uzreiz uzprast, tu gribi naudu vai citu preci. Viss. Un tad es domāju, kāpēc tur tādos, tādi tā kā outleti. Atkāpos no tēmas, bet nekas iesākumā nevajag tēmu. Šais tēma. Un, es domāju, kāpēc tur lietoti čemodāni ir un tā. Vienkārši viņi atnes, aizbrauc kaut kur atnes atpakaļ, viņiem uzprasa, tu gribi naudu vai citu preci. Un tāpēc viņš tur noliek maliņā pa lēto tirgo. Tas bija tā, kad tu aizbrauc, piemēram, tur uz Las Vegasu, tur ir pa 400 džinsas. Bet tas ir šogad uztaisītas šogad. Tad vēlāk tur ir tādi, tā kā, aizved uz citiem veikaliem, ko tur neizpēr. Tur jau ir lētāk, bet tai precei jau ir gads vai 2 vai 3, es nezinu cik. Protams, ka šitam jau rēķini ir 13 gadi, un viņš tā kā jauns ir, zinu. Tas tur pa augstāko spēku gandrīz tur ir. Tā būs cita tēma, neatkāpšos. Un tad es biju, kur aizbraucu, kas man patika. Tādi, tā kā mums tur Jūrmalā uzcelts, bet tur jau ir 2 reiz dārgāk nekā Spīksē. Un, zinu, bet 3x ir salikti, ņem, viss der, vai 2x, viss pa lielu. Tur nav tādi x kā Ķīnā, x, tur ir citi x pavisam. Un tāpēc tas tā ir, ka tur ievēr tikai labas lietas. Ja pie mums tā būtu, arī varētu pirkt, bet te jau ir tā, ka tirgu var nopirkt labāku nekā Bossa veikalā. Varbūt tā nav, man tā ir. Un telefonā gribēt visu. Ja jau es zinātu, kādu es telefonu gribu, es viņu nopirktu, ja es zinātu, kādu es gribu. Un tagad es zinu, kādu es gribu. Un man tā ar tiem telefoniem ir, kad ir, es kādu atronu iepriekšējo telefonu, viņš jau ir piepampis, es viņus tur bojāju un mocīju, jo es tiešām ticu, ka Microsofts ir, dievs priekš vienkāršākiem cilvēkiem. Tos nosaucumu ir dievs. Protams, ka tas tā nav, bet tad jau es varu argumentēt, ka dievs vai Jēzus vai Svētais Gars, viņi taču viņi arī nav redzējuši. Tāpat tās arī viņi taču nav redzējuši kaut ko maziņu un pūkainu. Man tā ir, citiem ir Jēzus, citiem ir Allaks, citiem ir kas. Man, protams, ka viss tas arī ir. Man ir savas hierarhija augstākiem spēkiem. Un tā ar tiem telefoniem ir. Tur ir ļoti dziļa divdoma, ka nevar gribēt vienā telefonā visu. Es citu telefonu paņemu, man patīk, kā viņš strādā. Šito man patīk 8 megapikseļu kamera. Viņš strādā tikai lidmašīnas režīmā. Arī WhatsAppu var ielikt, arī viņš zvana reizēm. Un es ar viņu runāju, visu laiku viņš ir lidmašīnas režīmā. Protams, ka es tagad saprotu, ka viņš caur internetu zvana.
Un tad, kad izslēgt tos mobilos telefonus, ir lidmašīnā, bet es nesaprotu es to. Ja es pieslēdzos pie internetā lidmašīnas, viņš jau man tāpat zvana, bet tad laikam sanāk caur vienu to numuru, ka visiem caur Wi-Fi. To es tā mazāk saprotu, kā tur tie satelīta torņi visi strādā. Bet man telefoni viss ir lidmašīnas režīmā, un viens, kur es nesāju līdz, tas ir ar Laura mobilā telefonu kartiņu, viss tur kā vajag. Jo es agrāk domāju, ka varbūt man tā ir dēļ tiem kartiņām, simkartiņām. Man tur nestrādāja tiem kontiem nekas. Protams, ka man tā ir, citiem tā nav. Un tad man pateica, ka vajag skatīties uz to telefonu. Kam viņš ir tā, kas tev patīk viņā? Un tā, novērtēt, un es tam pievērstu ļoti lielu uzmanību. Un ar šo es filmēju, un man ļoti negribētos, ka viņš sabojātos. Tā, kā ir iekārtojis tas augstākais spēks. Viņu nevar tā, kad grib palādēt. Viņš no attāluma lādējās, un tad ir, ja viņš tā lādētāji stāv, ir diezgan grūti to visu darīt. Un reizēm ir tā, ka viņš ātrāk tērēs nekā lādējas. Man tā ir, jo tagad ir kaut kas viss noticis, ļoti maz bateriju tērē un tā. Citreiz viņš bateriju apēd diezgan ātri. Varbūt viņam ir jāsakonektējās ar visām tām Latvijas republikām, es to nesaprotu, kā tur ir. Tad šitais telefons ir, tu, piemēram, tagad arī nevarēju pafilmēt, es jau zinu, ka labāk neaizties, lai pagriežās tur kādu laiku. Un viss tā kā arī sāka strādāt, bet viņu paņem rokās, viņš tā kā iPhones. Man nekad nav bijis iPhones, bet normāls. Un tad ir vēl viens telefons, tas Dodge. Es jau tos telefonus agrāk apsities, es viņus visus mocīju. Man likās, ka viņi nestrādā. Es spaidīju tās pogas, viņi vienmēr kaut kādas parales lika uzlikt. Kas var atcerēties tās parales kaut kādas? Es, piemēram, paņemu, tāpēc uzliku arī Latvijas Republikas kontam vienādas bildītes, jo kāda man starpība, kas tur ir, man pilnīgi tas neinteresē. Kurā es esmu. Citam tas ļoti interesē, bet man tas neinteresē. Man, ir savādāk tie konti sadalīti. Un man tas liels prieks ir, ka man agrāk tiešām prasīja, kam tev tik daudz tie konti vajadzīgi? Agrāk man bija tie konti tik daudz vajadzīgi. Es gribēju tikt vienā visu laiku. Es ielieku kaut kādu kartiņu vai ko, bet katreiz man bija pierakstītas parales. Man vēl tagad viss tas ir, es neko nemetu ārā. Un es tāpēc varu tikt, jebkurā tajā kontā, man vēl viņi ir ļoti daudz konti, man ir ļoti daudz. Un īstenībā pie tā paša primārā, pie kura es agrāk gribēju tikt, es tāpat netieku klāt, jo tur man ir tas numurs, kas bija visu mūžu. Un es uz viņu zvanu, viņš sauc un neceļ viņu. Un es esmu gājis uz LMT, gribējis atjaunot, gribējis visu kaut ko. Es arī šitais numurs man nepatīk, bet, ir jau 5 gadi, tad jau lai paliek, kas tur ir. Numurs tiešām man nav svarīgs, bet tas, konta adrese, es uzskatu, man ir ļoti svarīga, jo kādreiz, kāds gribēs ar manīm draudzēties, vai, piemēram, ir links uzlikts. Tur redz, piemēram, Latvijas Republika, uz tādu var uzspiest, uz to zilo linku, es nezinu, kā viņš sauc, HTTPS. Bet, piemēram, ja tur ir kaut kādas jautājuma zīmes, kaut kāda ķeburi, man tiešām būtu bail spiest uz tāda mazums, kas tur apakšā ir kaut kāds ķeburs ielītīs manā labajā telefonā. Atkal zem divdomība. Un tas Dodgejs, ko gribēju teikt, viņš viņu sāk spaidīt un zina, tā kā neviens tik ilgi nesīja. Tā kā ir tādas vecenis, kaut ko runā, nezinu, ko runā. Un es viņu nometu, lai viņš pats skraida, pats tur kaut ko dara. Un citreiz saniķojas, es viņu nometu nost, atnāku, atkal strādā ļoti ātrs un labs. Tāds, un arī man tie ekrāni, viens ieplīs, es tur bišķi gribēju pieslīpēt, viņš tuši ieplīsa. Jo tas ir viss domāts, ka tu taisi screenshotus vai ko, viņš tur visi pilnīgi balsis un viss tur ir. Viņi agrāk, kā es sāku runāt, nobijās visi, bet es jau nerunāju, zinu, kad sašņauties, es tik spaidīju nedēļām ilgi. Tagad es vismaz balsi atpazīstu. Uz redzēšanos!